Ja jums dzimšanas datuma, mēneša un gada summā līdz viencipara skaitlim sanāk cipars 1, tas nozīmē, ka jūs attiecībās gan ar sabiedrību, gan arī ģimenē esat kā līderis, kā cīnītājs. Un šeit ir svarīgi, lai šo enerģiju, kas ir jūsos, tā ir ļoti spēcīga enerģija, vīrišķa enerģija, viņai ir jāizliek sabiedrībā, darbā, kur jūs esat ar citiem cilvēkiem. Ja jūs atnesat to mājās, jūs neesat patērējuši šo enerģiju, tas nozīmē, ka jūs mājās tiecaties apspiest, nospiest savus ģimenes locekļus. Jūs pat to iespējams nenojaušat, jo jūs neesat patērējis vai patērējusi savu šo enerģiju citās sfērās. Priekš vīrieša šāds cipars viennieks ir ļoti labi, savukārt priekš sievietes tas nav pārāk labi, jo sieviete tiecas ieņemt vīrieša pozīciju, un šādā gadījumā sanāk tāda kā savstarpēja cīņa starp partneriem. Un šajā gadījumā sievietē ir jāiemācās ieņemt savu vietu, būt blakus vīrietim un nevis viņu vadīt, bet būt blakus viņam. Un sievietei vairāk jāpiestrādā tieši pie savas sievišķās enerģijas attīstības, lai nenospiestu otru cilvēku, tad partneri. Un svarīgi attiecībās, protams, ir ievērot partneru robežas, nepārkāpt, jo šī te vēlme dominēt, nospiest, rada otra cilvēkam telpas neievērošanu, kad tiek pārkāpta viņa šīs te robežas un rodas, protams, arī konflikti. Svarīgi tātad saglabāt mieru, harmoniju, jo ja sieviete ir ar šādu spēcīgu enerģiju, viņa pievelk attiecīgi pretēji vāja rakstura vīriešus. Un, lai pievilktu arī spēcīgu pēc rakstura vīrieti, tad jums ir jāsamazina šis te vīrišķās enerģijas līmenis un jātīsta sevi šis te sievišķīgums. Lūk tā. Bet ja jūs vēlaties vairāk, teiksim, uzzināt par to, kādi jūs esat, jūs varat pieteikties, es tagad organizēju fokus grupu, pa cik es mācīšos jau no nākošās nedēļas padziļināti, un jums būs iespēja padziļināti arī sevi izzināt visas šīs programmas, ko jūs esat mantojuši gan no vecākiem, kurus mēs nesam līdzi, un šādā veidā jūs varat iziet tad personība, dzimta, nauda, attiecības un veselība. Un tas viss kopumā veido jūs kā cilvēku ar programmām, un katram šīs programmas ir pilnīgi unikāls, par kurām jūs varat uzzināt un arī uzzināt šīs pozitīvās un negatīvās puses un kā to visu izmainīt.